Kāpēc alumīnijs paliek melns pulēšanas laikā? Kā redzam uz šīm mikrošķidras lupatiņām, šīs lupatiņas ir palikušas melnas. Kas tad ir šīs pulēšanas pastās? Kas tiek izmantots? Parasti tiek izmantots alumīnija oksīds, ļoti smalks grauds, un pulēšanas laikā berzes rezultātā šīs alumīnija oksīds pulēja virsmu, un tas kļūst tā kā melns. Oksīda kārtiņa tiek noņemta nost, līdz ar to berzes rezultātā viņš paliek melns. Kā jau redzam uz šīs lupatiņas, un esmu rādījis arī daudzos video, ka izmantojot Zephyr Pro 40 un Zephyr Pro 25 praktiski uzreiz paliek uz mikrošķidras lupatiņas melns tāds. Un, kā jau minēju, tas uzreiz nozīmē to, ka mūsu pulēšanas pasta ir ļoti laba. Tā kā palielam šis ir iemesls, kāpēc pulējot tas paliek melns, uz virsmas paliek melns. Cerams noderēja, neliels ieskats tajā, kāds vispār sastāvs ir šīm pulēšanas pastām. Jo, ja tu nezini procesus, principā, kas tu par speciālistu esi. Tā kā tiekamies jau nākamajos video. Cerams, šie video noder kaut kam, un cerams, tu kaut ko iemācījies. Te jau tiekās.